Es nezinu, vai varu to pateikt nesmajoties, bet Black Lives Matter līderi rīkoja preses konferenci, lai apspriestu absolūto krīzi. Pagaidiet, tūlīt būs. Tūlīt. Joks, kas tika izteikts Netflix speciāla izlaidumā. Ja tas nav viņu mēģinājums kļūt vēl aktuālākiem, kamēr viņi pazūd aizmirstībā, tad es nezinu, kas tas ir. Bet jā, draugi, tas patiešām ir īsts. Vēlreiz, tas nav nekāds joks. Mēs esam šeit šodien, lai pievērstu jūsu uzmanību faktam, ka tika izteikts kliedzošs, pretīgs joks par Džordžu Floydu. Tika izteikts pretīgs joks par Džordžu Floydu. Kā viņi uzdrīkstējās? Tagad mēs visi zinām, ka Džordžs Floyds bija viens no lielākajiem krāpniecības gadījumiem, kas jebkad noticis. Labi, es nezinu, kā vēl to aprakstīt šajā brīdī, bet parunāsim par šo joku uz mirkli un atgriezīsimies, lai noskatītos šo briesmīgo notikumu. Starp citu, laipni lūgti raidījumā The Pushback, es esmu Meira Kā, jūsu vadītāja. Noteikti nospiediet abonēšanas pogu, lai palīdzētu šim video sasniegt mūsu mērķi. Un neliels paldies mūsu sponsoriem! Calci, kas būtībā ir prognožu birža un lielākā šāda veida platforma Amerikas Savienotajās valstīs. Un tieši šeit notiek visas sarunas par to, ko cilvēki patiesībā domā, kas notiek. Tātad Netflix īpašais raidījums, par kuru mēs šodien runājam, ir Kevina Hārta izjokošanas šovs. Un cilvēki diskutē, vai šis kļūs par populārāko Netflix raidījumu pasaulē šonedēļ, vai arī tas vienkārši būs vēl viens no raidījumiem. Un kāpēc es rādu šo grafiku, kāpēc man tas rūp? Jo patiesībā nevienam īsti nerūp šis Netflix īpašais raidījums. Kā redzat, izskatās, ka iespēja, ka tas kļūs par populārāko Netflix raidījumu ASV šonedēļ, ir gandrīz 1%. Un tomēr Black Lives Matter kustība joprojām ļoti steidzami uzskata, ka ir jānotiek preses konferencei, lai ar to tiktu galā. Starp citu, noteikti lejupielādējiet Kalšī lietotni un izmantojiet kodu MIR, lai saņemtu $10, kad tirgojaties ar $10. Kalšī raksta KALSHI. Lieciet savu naudu tur, kur ir jūsu prognoze. Bet, draugi, pietiek par šo. Apskatīsimies, par ko īsti ir šis joks un kāpēc šai sievietei radās tik liela vajadzība sacelt traci. Šeit mēs gatavojamies pieminēt Džordžu Floydu jau 6. gadu pēc viņa brutālās slepkavības, ko izdarīja Minneapolisas policijas departaments. Mūsu kopiena joprojām izjūt sēras un traumu. Mūsu kopienā ir jaunieši, kuri tajā laikā bija bērni. Tagad viņi ir pusauģi. Es godīgi sakot, man tas šķiet mazliet nožēlojami, ka viņi nevar tikt tam pāri. Viņi vienkārši nevar tikt tam pāri. Joprojām saskaroties ar sekām pēc policijas izraisītās Džordža Floyda nogalināšanas, un tā vietā, lai ļautu mūsu kopienai mierā sērot, mierā pieminēt Džordžu Floydu. Mums ir Netflix komiķi, kas joko par Džordža Floyda brutālo nogalināšanu. Labi, man ir pāris lietas, ko pateikt. Protams, jebkura cilvēka nogalināšana ir slikta lieta. Un neviens no mums nesvinētu Džordža Floyda nāvi, jo mums nepatīk, ka cilvēki mirst. Ļoti vienkārši. Bet izlikties, ka Black Lives Matter protesti bija miermīlīgi. Izlikties, un es atkārtoju. Svinēt Džordža Floyda piemiņu mierā. Viņi vienkārši vēlas to darīt mierā. Neliksimies, ka tā tas arī notika. Vienkārši neliksimies. Un arī neliksimies vēl par kaut ko citu. Fakts, ka viņa bērni joprojām cieš no nopietnām traumām par visu, kas notika, ir tāpēc, ka kustība Black Lives Matter turpina spiest un cenšas uzturēt Džordža Floyda lietu dzīvu. Atkal fakts, ka viņš tika nogalināts vai noslapkavots, ir briesmīgs. Es nesaku, ka tā nebija. Un es nesaku, ka policijas vardarbība dažreiz nenotiek, lai gan es īpaši nedomāju, ka tieši tas notika šajā stāstā. Ko es varu jums pateikt, ir tas, ka es zinu apmēram 15 citus stāstus par vēl lielāku vardarbību pret cilvēkiem, kuri nebija Džordžs Floyds un kuri nedarīja tās lietas, ko Džordžs Floyds darīja pirms viņa nāves. Un neviens no tiem nav saņēmis tādu uzmanību. Bet ziniet, tāda nu ir pasaule. Jebkurā gadījumā viņa ir satraukusies, jo kā Netflix uzdrošinās to darīt? Es nevaru sagaidīt, kad redzēšu šo joku puiši. Es vienkārši nevaru sagaidīt, jo tam noteikti jābūt burtiski sliktākajam, ko jūs jebkad esat redzējuši, ja viņiem par to jātaisa ļoti nopietna preses konferences, man draugi. Atgādinājums, ka tad, kad revolūcijai ir jāuztur sevi dzīvu, viņi cenšas padarīt sevi aktuālus un burtiski bāzties visur. Es esmu gatavs sadarēt, ka lielākā daļa cilvēku, kur to skatījās, bija īpaši. Un kā mēs redzējām Kalašā, nepārāk daudz cilvēku plāno to darīt šajā nedēļas nogalē. Viņi vienkārši būtu pasmējušies, jo komēdija ir komēdija,
un tad turpinājuši savu dzīvi tālāk. Tā vietā tagad mums ir vesels tracis par to, ko viņa sacēlusi vienkārša iemesla dēļ. Viņa vienkārši vēlas uzmanību. Viņa vēlas atkal kļūt aktuāla. Ne jau tāpēc, ka kādam tiešām rūpēja šis joks, jo lūk ir noslēpums, puiši. Komēdijas šovā cilvēki izsmēja lietas, kuras it kā nevajadzētu apsmiet, jo tas ir komēdijas šova būtība. Ja cilvēki apsmiež tikai tās lietas, kas parasti ir smieklīgas, tas neliktos nekas īpašs. Mums ir Netflix komiķi, kas vieglprātīgi izturās pret brutālo Džordža Floyda nogalināšanu. Tas nav pieņemami un tas ir neattaisnojami. Tonijs Hinchcliffs izteica grotesku joku, sakot, labi. Es nevēlos, lai viņi to sabojā, jo esmu gatava sadarīt, ka viss, ko viņa darīs, nebūs tik smieklīgs kā pats joks. Tātad šis ir Kevina Hārta roast. Tiem, kuri nezin, kas ir roast, viņi iesēdina slavenību krēslā. Viņi atved veselu baru komiķu, lai pateiktu par viņu pēc iespējas pretīgākas lietas. Un tam cilvēkam vienkārši jācenšas izlocīties un smieties cauri visam tam. Tas ir apliecinājums tam, cik atbaidoši ir Holivuda. Un es jums pateikšu vēl ko. Man absolūti nav nekādas vēlmes, jebkādas sēdēt roast krēslā. Es domāju, ka tas ir briesmīgi. Es nekad to neizturētu. Es ļoti apvainojos, ka cilvēki man personīgi aizvaino. Bet paskatīsimies, kā Kevins Hārts to uztvers, jo Kevins Hārts ir melnādains, tāpēc viņam vajadzētu būt ļoti aizskartam, ja tas ir aizvainojošs. Tu esi labi paveicis, Kevin. Melnādaino kopiena šobrīd ir ļoti lepna par tevi. Džordžs Floyds skatās uz mums visiem no apakšas un smejas tik ļoti, ka viņš nevar paelpot. Tu esi labi paveicis, Kevin. Melnādaino kopiena šobrīd ir ļoti lepna par tevi. Džordžs Floyds skatās uz mums visiem no apakšas un smejas tik ļoti, ka viņš nevar paelpot. Labi, tas ir joks. Kāpēc? Tāpēc, ka viņu nogalināja, nospiežot kaklu, un viņš nevarēja paelpot. Tā viņš nomira. Vai tas ir necienīgi? Jā. Vai tas ir histēriski smieklīgi? Ne īpaši. Vai tas ir kaut kas nozīmīgs? Tas ir tieši tas, ko jūs varētu sagaidīt no roasta, ja tajā iekļautu Džordžu Floydu. Paskatīsimies, ko viņi teiks. Saka, ka Džordžs Floyds skatās uz mums no apakšas, smejas un viņš nevar elpot. Es taču teicu, ka viņi sabojās joku. Es jūs brīdināju, ka viņi sabojās to joku, jo vai man vispār tas ir jāskaidro? Ceru, ka nē, ceru, ka nav. Kad es redzēju to klipu internetā, man palika slikti. Mēs esam šeit, lai šodien paziņotu, ka ir jābūt atbildībai par Kevina Hārta Netflix roastu. Vai tas nav mazliet garlaicīgi un nedaudz nožēlojami? Vai tiešām vajadzētu būt atbildībai? Paskatīsimies pārējo. Tātad, tas bija joks, labi? Tas bija cilvēks, kas gulēja uz zemes un sauca pēc mammas. Visas pasaules priekšā. Un ja nebūtu bijusi jaunā sieviete, kas to ierakstīja, Džordžs Floyds būtu vienkārši vēl viens vārds, par kuru mēs būtu gājuši protestos, un mums nebūtu taisnīguma Džordžam Floydam. Tonijs Hinchcliffs ir spiests izteikt joku par Džordžu Floydu, jo viņam nav nekādu sasodītu materiālu. Nogalināt mūs pat nav pietiekami. Viņiem vēl jānomelno cilvēkus. Viņi tiešām nevar atturēties no upura mentalitātes demonstrēšanas. Es nevaru to pārvarēt. Tas ir garlaicīgi, tas ir skumji un tas ir nožēlojami. Skatieties, cilvēku nāve ir traģēdija. Mums ar to nav nekādu problēmu. Bet komēdijas speciāli izlaidumam nav vajadzīga vesela preses paziņojums, lai apspriestu, cik traģiski ir tas, ka cilvēki izsmēja melnādaino lietas, kad jokoja par melnādaino komiķi. Vai es kaut ko palaidu garām? Vai es kaut ko palaidu garām? Vai tu kaut ko palaidi garām? Ko mēs šeit palaižam garām? Un kad viņi par to jūtās nērti, viņiem ir jāizsaka joki par to, lai justos labāk. Joks par Džordžu Floydu bija domāts, lai baltais džeks justos labāk par savu baltādainību. Nē, tas bija joks par melnādainajiem un Kevinu Hārtu, jo viņš ir melnādains un tas bija komēdijas roast. Melnādaino kopiena noteikti lepojas ar tevi. Džordžs Floyds skatās uz tevi no apakšas. Es nekad to neesmu dzirdējis savā dzīvē. Un tad mēs sakām, ka vecmāmiņa skatās uz mums no augšas, vai ne? Tātad, kad tu saki, ka kāds skatās uz augšu, vai tu mēģini norādīt, ka viņš ir ellē? Jā, kungs, tas. Jā, jūs sapratāt pareizi. Tieši to Tonijs arī darīja. Viņš tā kā, zini ko? Kā es varu norādīt, ka viņš ir ellē? Kā es to varu izdarīt? Kā es varu dabūt Black Lives Matter preses paziņojumu? Tas ir tas, ko es gribu.
Un tas arī ir šī video mērķis, jo viss bija par jums. Tieši par to bija Kevina Hārta komēdijas Netflix speciāla izlaidums. Tas viss bija par jums. Tātad patiesībā jums vajadzētu viņam pateikties, jo tieši šī komēdijas speciāla izlaiduma dēļ jums atkal izdevās nonākt uzmanības centrā. Cik garlaicīgi! Paldies par pievērsto uzmanību šim jautājumam!